Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Vai tu to tici? Šodienas raksturvieta. Jēzus viņai sacīja: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžām. Vai tu to tici? Jāņa evaņģēlijs, 11. nodaļa, 25. pāns. Šodienas pārdomas. Kāds stāsts vēsta, ka reiz dvīņi, vēl esot mātes vēderā, sastrīdējās. Viens apgalvoja, ka te esot tā īstā dzīve, tādēļ tā ir jāizbauda, cik vien var, jo ar dzemdībām viss beigšoties. Bet otrs bija nepārliecināms. Viņš tikai turpināja gatavoties dzemdībām, jo nojauta, ka pēc tām sāksies kaut kas daudz, daudz labāks. Dzīvojot šajā pasaulē, mēs mēdzam aizmirst patiesību, ka cilvēks ir radīts, lai dzīvotu mūžīgi. Un šeit uz zemes mēs katrs izdarām svarīgākās izvēles. Vai mūžību pavadīsim šķirti no Dieva degošā ceplī, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana, vai mīlošā Tēva valstībā, kur valda mūžīgs miers un patiesas prieks. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod, ka esmu dzīvojis ar nepareizu perspektīvu. Es apņemos katru dienu dzīvot ticībā un sadraudzībā ar Tevi. Paldies, ka māci man redzēt dzīvi Tavā gaismā. Patiesi, vairāk par visu Tev rūp mana un manu mīļoto mūžīgā dzīvība. Jēzus vārdā.